Esiet sveicināti NRALV sarunās. Šodienas studijas viesis - brīnišķīgs, drosmīgs kungs, kurš ir uzmanības lokā nonācis dažādu iemeslu pēc. Iepazīstieties, studijas viesis Egils Helmanis, bijušais Ogres mērs, Ogres novada deputāts. Tieši tā, Sveicināti! sveicināti. Paldies, ka atradāt laiku pie mums atnākt uz sarunu. Jūs pieteicat, kā brīnišķīgi, drosmīgi un tāpat laikā uzmanības centrā nonākušu cilvēku šobrīd dažādu iemeslu pēc. Gan tāpēc, ka jums, kā saka, slimības lapa bija izrakstīta, kur esot jāpārbauda pamatot vai nepamatot, vai jūs drīkstat, vai vispār mērs drīkst slimot, tas ir viens jautājums. Otrs ir jautājums par to, ka vai jūs drīkstējāt nākt uz Ogres novada domes sēdi attiecīgi tajā dienā, kad jūs bijāt ieradies šā gada jau janvārī? Daudz jautājumi. Un, attiecīgi, vēl pagājuši pavisam nesen jūs paziņojāt, ka jūs tomēr esat spiests atstāt šo amatu savu veselības apstākļu un stāvokļa dēļ. Kāda ir īstā motivācija, kas notiekās ap jums, kāpēc Ogre kā pilsēta ir nonākusi patiesībā visas Latvijas uzmanības centrā un ir tāda sajūta, ka mums ir tikai viens cilvēks, par ko runāt, tas esat jūs? Nu, to neesmu izlēmis es, to ir izlēmusi vienotība. Tas ir viņu lēmums par to runāt. Varbūt tas tāpēc, ka pašu mēri nav tik spilgti vai nav tādi sasniegumi. Es nezinu, tas jāprasa viņiem, tā ir viņa motivācija. Bet jūsu sajūta vienkārši tā, ka jūs pat nedrīkstat slimot, es saprotu, jums citi deputāti, cilvēki drīkst slimot, jūs nedrīkstat slimot, jo jūsu slimības lapa ir jāpārbauda tās pamatotība. Jā, mēs esam uzbūvējuši tādu valsti, kurā es nekad nezināju, kad man varētu traucēt veseļoties par to, kad esmu braucis uz Ukrainu un palīdzējis, un tur cietas negadījumā. Un tad, kad to visu pārbaudīja un veselības inspekcija izvērtēja gan dokumentus no Ukrainas, gan arī visus tos pētījumus un visas procedūras, kas bija veiktas, tagad viņi apliecinājās, kad slimības lapa izdota pamatoti, tad to ātri kaut kā paslaucīja zem tepiķa un par to Tas nerunā. noklusa ļoti ātri, jā, tāpēc, ka- zibenīgi. Kamēr noritēja izmeklēšana, tikmēr par to runāja, un tad, kad laikam secināja, ka nekas skandalos nebūs, tad šis jautājums vairs nebija dienas kārtībā. Tieši tā. Par to arī žēl, kad mēs esam nodzīvojušies tik tālu, kad par patiesību ir svarīgāka propaganda. Un tas ir bīstami priekš mūsu valsts, tas ir bīstami kur mēs atrodamies tagad, jo agri vai vēl tas atspēlēsies uz valsts kā tādu, jo mūsu sēdes ierakstu, kad es parādījos sēdē, Panorāma atļāvās viņu demonstrēt daudz lielākā ātrumā nekā tas bija patiesībā. Jā, faktiski kaut kādā mērā izkropļojot sarunu tādā veidā. Parādot to, ka es it kā esmu nervos, satraukts, bet patiesībā tā nebija. Un tas parāda to un apliecina to, ko es jau agrāk jau teicu, ka tā ir propaganda. Ja tā nebūtu propaganda, tad tas nebūtu jādara, jo no atmodas sākuma mēs visi esam skatījušies uz Panorāmu kā vienu tādu patiesības nesēju, un tam tā arī būtu jāpaliek. Bet dotajā brīdī tur nav laikam neviena tāda, kas varētu tam pateikt, nē, pietiek, mēs pārraidīsim patiesību un tikai patiesību. Tad mums nevajadzētu kropļot manu sarunu domas sēdē, kropļot domas ierakstu. Patiesībā tā ir ļoti zema žurnālistika, un tā nav pat žurnālistika, tā ir
vistīrākā propaganda. Bet, attiecīgi, tas tiek finansēts no valsts budžeta līdzekļiem. Tieši tā, un tas ir, par to arī tas bēdīgākais ir, un to, kad jau kaut kādu entos gadus mani mēģina pataisīt par kaut kādu monstru, par kaut kādu cilvēku, kurš dara to, ko viņam nevajag darīt, vai, piemēram, es braucu, tagad arī 14. datumā mēs brauksim uz Ukrainu, vedīsim 20 automašīnas, ģeneratorus un daudz lietas, termoveļu priekš Ukrainas karavīriem. Mēs nebrauksim uz Olimpiskajām spēlēm un netērēsim valsts naudu tur. Kuplā delegācijā. Nepiebiedrosieties kuplajai delegācijai, Jā. kas pārstāv Latvijas valsti, kas ir apbrīnojama, tik maza valsts, bet delegācijas pārstāvs nerunāja par sportistiem, es runāju par pavadošo delegāciju. Mūsu valsts amatpersonu, viņu padomnieku, vietnieku izpildījumā, protams, bija ļoti ražani pārstāvēta. Tā ir, bet redzēsiet, sabiedriskais mēdījis man atkal pārmetīs, ka es dodos uz Ukrainu, kad man tas ir komandējums, piemēram, vai mēram ar to jānodarbojās. Un savukārt mums pārmetīs, ka tas ir pasūtījuma raidījums. Tā ir, bet nepārmetīs, kāpēc tādā kuplā skaitā tērē valsts naudu šādām izklaidēm. Tā, diemžēl, tas ir, un es ceru, ka kaut kad tas varētu mainīties. Un es, piemēram, arī skatos uz Alvi Hermaņa ideju ar ļoti lielām cerību acīm. Jūs varētu atbalstīt Alvi Hermaņa ideju? Jūs par to esat domājis? atbalstu viņu. Jā, bet es domāju, kā savu arī politisko spēku. Jūs izskatāt iespēju? Es gribētu teikt to, ka pirmkārtām es neesmu viens. Ogrē, un arī to, ka vienmēr, ja cilvēks nonāk pie varas, viņš nonāk citu cilvēku atbalstīts. Un tā ir komanda, tas Jā, ir komandas darbs. Tas ir komandas darbs. Un komanda man ir atbalstījuši no tāda politiskā spēka, kāda esmu nācis, un no tādām idejām, kā esmu nācis. Es esmu solījis, ka es strādāšu Ogres novada labā un realizēšu tās lietas, ko es Ogres novada iedzīvotājiem esmu apsolījis. Man nav tiesības viņus piekrāpt, vai man nav tiesības viņus piemānīt. Man ir nepieciešams saglabāt lauku skolas, man nepieciešams saglabāt pagastu pārvaldes, lai iedzīvotājiem ir pakalpojums uz vietas. Un tā ir galvenā mana rūpe. Un, ja es skrietu kaut kur uz Saeimu vai nodotu šos savus cilvēkus, tad viņi man necienīs, un es arī pats sevi necienīšu. Bet tāpat laikā arī tā situācija pierāda to, ka centrālā vara, es domāju, tieši šī kas uzraugošā izpildvara nosaka to principā lielā mērā, kā pašvaldībām būs būt. Un varbūt tas ir tas veids, ka jums ir jāiekļūst Saeimā, lai jūs būtu par izpildvaras, piemēram, kļūtu par izpildvaras pārstāvu ministru, piemēram, un jūs varētu vairākām pašvaldībām palīdzēt, tajā skaitā Ogrei. Es hipotizēju, bet vienkārši tā, ka šobrīdējā situācija parāda, ka tā varas pozīcija tomēr nāk no augšas, un pašvaldības ir, jums arī kaut kādā mērā uz jums izdara spiedienu, tiešā, netiešā veidā. Varbūt tas ir veids, kā ar šo cīnīties. Es piekrītu, tāpēc es arī publiski saku, ka es atbalstu Alvi, atbalstu viņa ideju, bet es esmu devis savus solījumus no saviem cilvēkiem uz vietas un ar tiem, ar kuriem es nācis kopā, jo mēs esam daudz visi kopā saistīti. Un es nedrīkstu viņus pievilkt. Jums neļauj strādāt. Jūs paliekat deputāts. Jūs varat pildīt, protams, deputāta pienākumus, bet kādā veidā jūs varat atbalstīt esošo mēru, kas ir iecelts? Es zinu, bet es gribu teikt tā, ka es neesmu pasaules centrs, un man vairāk interesē kopējais komandas darbs, un lai ir virziens saglabājās. Es nekoncentrējos uz sevi kā uz personību, jo man interesē vairāk tie darbi, kas ir notikuši un kuri vēl notiksies.
un mēs veidojam novadu kā tādu nacionālu novadu, uz nacionālām interesēm balstītu, ar nacionālām vērtībām saistītu. Un, jā, protams, kad visi šie noteikumi, mēs bieži vien aizbildamies ar karu. Tā ir visērtāk. Jā, kara aizsargā mēs noņemam, nu, mēs pārbaudām it kā lojalitāti, bet patiesībā šī nav lojalitātes pārbaudīšana, tā ir lojalitāte esošai valdībai pārbaudīšana. Vai tu esi ar mums, vai tu esi pret mums? Jā, nevis Principā. valstī, jo ir daudziem iedodas ir pielaides, kuros novados ir saglabājušies okupācijas pieminekļi. Un ja mēs pārbaudītu lojalitāti valstī, tad tādus pieminekļus, tas ir pirmais, ko mēs parādām, ko mēs atstājam savu novada centrā. Es varbūt nesaukšu, kas tie ir par novadiem. Bet arī par neatkarības laukumu Ogrē jūs tomēr izpelnījāties arī nosodījumu. Par visu, par katru soli. Par to mēs Un kā jums beidzās ar okupācijas, nevis okupācijas, bet ar muzeja kāpnēm, kuras tieši ir veidotas no pieminekļu, kā jūs pareizi savā laikā minējat, nevis kapu pieminekļu akmeņiem, bet attiecīgi šo ten uzurpātoru pieminekļu akmeņiem. Vai jums tā lieta beidzās? Es to izstāstīšu, bet es gribēju pabeigt to iepriekšējo domu. Daudz kur šos novados šie okupācijas pieminekļi saglabājušies, bet mēriem ir pielaidi. Mums, piemēram, bija politiķis Daniels Pauļuts, kas kliedza, ko jūs tur iedomājaties Rīgā nojaukt okupācijas pieminekli. Viņš uzskatīja to, ka tas ir smieklīgi, ja? Bet viņam arī bija pielaidi. Un nākošais, kas būs, es domāju, nākošais solis būs, kad, piemēram, vinnēs vēlēšanās, piemēram, Alvis Hermans, būs tas, ka šīs vēlēšanas nozags vienkārši. Jūs domājat, ka rezultātus izmainīs, vai teiks, ka viņas nav leģitīmas? Teiks, ka viņas nav leģitīmas. Teiks, ka viņās ir kara aizsargā, pateiks, ka viņās ir iemaisījušies sociālie tīkli, ir notikusies iejaukšanās, ir Krievijas pēdas, ir jūtams Krievijas pēdu ietekme, un šīs vēlēšanas vienkārši mums atņems. Šie ir tikai soļi, tāpēc, ka vienotība, ar ko viņi ir bīstami, viņi ir birokrātiska partija, kura birokrātiskām metodēm mums ierobežo vēlēšanas un ierobežo mūsu tiesības. Un pa pielaidi pa mēriem, to mēs tā kā sagramojām, tas viņiem aizgāja, un tagad viņi gatavojams nākamam solītim, un jau sākuši runāt par to, ka jau viņu tie visi satelīti, saucamās nevalstiskās organizācijas, kas barojās no valsts budžeta, sāk runāt par to, ka vajadzētu tā kā augstākai tiesai arī lemt par to, par vēlēšanu rezultātu atcelšanu, piemēram. Tā kā es domāju, ka varat droši... Aizmetņi, jūs jau saskatāt aizmetņus, par to tiek gatavota vide, potenciāli atzīt vēlēšanu rezultātus par prettiesiskiem vēl neleģitīmiem un izsludināt ārkārtas vēlēšanas pēc kāda laika. Jo mēs esam Eiropas Savienībā vienīgā valsts, kurai ir vajadzīgi mēriem pielaid valsts noslēpumam. Citās valstīs tomēr ir saglabājusies vēl demokrātija un uzskata to, ka iedzīvotāji paši vēlas un viņi, ja viņi cilvēki ir ievēlējuši, tad tās ir viņu balss, tās ir viņu tiesības. Un tagad ir citi aizmetņi, kur viņi ies tālāk. Nekad šādas te patvaļas jau neapstājās pie sasniegtā. Viņi mēģinās tālāk un atņems iedzīvotājiem citas tiesības. Tā kā tas jau notiekās pakāpeniski, pa laikam tāpat tā kā esam modri par to. Apgriezt, mūsu tiesības tiek apgrieztas pa laikam. Jā. Bet es jums tomēr nevaru nepajautāt, tā kā jūs tiešām esat tik drosmīgs arī izteikt savu viedokli. Jūs pieminat vienotību kā politisko spēku, birokrātiskas un ne tikai, bet kopumā tāds veidojums, kas ir nostiprinājis savu pozīciju mūsu politikā. Bet jautājums ir tas, ka šīs politiskās organizācijas jau stāv vēlētāji. Tā ir mūsu sabiedrība, kas nodod šīs balsis. Ir jautājums, vai mūsu sabiedrība to neredz, vai viņa izvēlas neredzēt?
gan šo tiesību ierobežošanu, gan to vispār situāciju, kādos apstākļos mēs dzīvojam, ka Latvija diezgan bieži ir pirmrindniekos uz noteiktu ierobežojumu ieviešanu, kad Eiropas Savienība pat vēl to neprasa. Kāpēc mēs tā darām paši? Kāpēc mēs to nodaram paši sev? Tāpēc, kad mēs nu, mūsos kaut kad iesakņojusies, kad mēs esam tāda kalpu tauta un mums gribās tā kā baronam nest rīkstus, lai ar tām pašām rīkstīm mūs iepērtu. Un tas, mēs tomēr neesam tikai kalpu tauta, mēs arī esam saimnieki savā zemē. Mums tādiem vajadzētu būt. Mums ir sava valsts. Tā ir un mums ir bijis. Man, piemēram, abi divi mani veco tēvi bijuši saimnieki. Un kādi mēs esam, ja mēs ļaujam lēnām atņemt sev demokrātiju, mēs ļaujam, kad, piemēram, Panorāma var mēra teikto, piemēram, izkropļot. Viņa var viņu nodemonstrēt vairākas reizes ātrāk nekā viņš to ir teicis, lai parādītu viņu nervozu. Tie ir tie aizmetņi, tie ir tie soļi, ko patiesībā kā tiek kropļota patiesība, un viņu mēs bieži vien viņu neievērojam, jo tas nav saistīts ar mums, un daudz kas slēpjas mūsu pašu sakām vārdos. Ne mana cūka, ne mana druva. Ir mani vārdi, ko es bieži izmantoju. Diemžēl tāda ir situācija. Tā ir, un šajos sakām vārdos mēs varam saprast, kā domā tauta. Un tas viensētu princips, kad es domāju, ka tūlītās jūs visi redzēsiet, kā uzbruks Hermanim. Kā mēģinās viņu pasniegt par kaut kādu jefiņu, kas nesaprot, ko viņš runā, kas kaut kādas utopiskas idejas virza, kad vienotība tā ir stabilitāte, kad tas ir stabils kritiens lejup, bet stabils, jā. Mums mēģina iestāstīt, tā pēdējā vieta vai pirmspēdējā vieta, ka tā ir stabila, ka tev jau zemāk vairs nav kur krist, kad mēs stabili tur stāvam. Saprotiet, atnāks kāds un iedomājieties, mums vēl pacelsimies kaut kur pa vidu vai pat augšā kaut kur. Kas tad mums tālāk notiks? To mēģina pārdot, un tie cilvēki, viņi... Tas ir bailes, kas tiek iesētas mūsos, lai mēs turpinātu balsot, ka mēs esam pret principām pārmaiņām. Ka mēs turpinām pieturēties pie stabilā sliktā kaut kādā mērā, bet zināmā. Tāpēc, kad mēs latvieši balsojam par mazāko ļaunumu, nevis par lielāko labumu, un kamēr mēs nedomāsim par to, ka kaut kas ir jāmaina. Kad paskatāmies, es braucu pa Rīgu un skatos, Rīga ir mūsu galvaspilsētas katlogi, tukši, visur priekšā ir izīrē. Vienotībai par to būtu jāuzņemās atbildība. Kas notiek mūsu valstī? Kāpēc mums ir tāda lejupslīde? Aizbrauksiet uz jebkuru citu Eiropas... Baltijas valsts. Salīdzinās, man nevajag pat ar Eiropu par Baltijas valsts. Es esmu līdz Tallinai vai Igaunijai. Igaunijai, restīvi, vai Viļņai, Lietuvā, un ieraudzīsim, kā galvaspilsētā plaukst un zeļ. Jā, tieši tā. Un, ja mēs to neanalizējam un neskatāmies un nesalīdzinām, un daudz cilvēku arī nekur neceļo, viņiem nav ar ko salīdzināt, un tad mēs arī balsojam par to vienotību. Un, man nav, es saku, es neesmu... Es netaisos iet uz Saeimu. Jūs esat to nolēmis. Jūs jau pagājušā gada izskaņā to minējāt publiski, bet tad jūs esat tomēr arī pēc šīm visām darbībām par jūsu slimības lapas pārbaudi, gan attiecīgi, ka jums kaut kādā mērā esat spiests atstāt amatu dažādu iemeslu pēc, jūs tomēr neesat pārdomājis. Es neaugstu lētu populismu, un tas būtu populisms, ja es tagad to vienkārši izmantotu, un tagad teikt, man tagad kur... manī nav, es negribu tēlot apbižoto, vai kad man ir kāds darījis pāri, un tagad, tāpat kā sievietes labvēlību var iekarot ar darbiem,
vai iekarot ar žēlumu. Ja, un, Bet tas attiecīgi liecina par vīrieti. Ja jā, vīrietis iekaro ar žēlumu, tad tas ir tā ir. nekas labs nebūs. Tā ir. Un šī gadījumā es negribētu savus vēlētājus iekarot ar kaut kādu žēlumu. Es turpināšu darīt varbūt tās melno darbu, kas ir ogrē, kas ir jādara. Nebūšu varbūt tas lentīšu griezējs vai vēl kaut kas tāds. Bet es vēlos savu dzīvi veltīt, lai mans novads plauktu un zeltu, lai tur saglabātos lauku skolas, lai būtu pakalpojumi. Mums ir brīnišķīga lauka teritorija, mums ir brīnišķīga inteliģence laukos. Es domāju, kādā veidā viņus atbalstīt, lai viņus noturētu, lai tie lauki nepaliktos tukši. Mēs neesam slēguši nevienu lauku skolu un neslēgsim. Un tas ir mūsu uzstādījums. Un es domāju, ka lēkājot pa pasauli, skrienot kaut kur, mums jāparāda savu ideālā Latviju šeit, mūsu novadā. Un, ja mēs to realizēsim, izdarīsim, tad arī es domāju, ka arī citi, ja tu gribi kaut ko mainīt, tu maini sevi. Jā, Un sāk ar sevi. sevi, Tā jā. viedi Un- vārdi parasti tā ar to sākas ar sevi. Un skriet uz Rīgu un kaut ko tur darīt, es domāju, ka tas nav mans. Tas nav mans, un mēs tagad arī mēs esam sagatavojušies braukt uz Ukrainu. Mēs turpināsim palīdzēt Ukraiņiem. Un Rūzvelts, man liekas, viņam bija teiciens, ka, ja kaimiņa māja deg, tad ir jānopolās, lai aizvilktu līdz kaimiņa mājai šļūteni un nodzēst to ugunsgrēku, lai tas viņš nepārmetās uz mūsu māju. Jo mums jaudas nav, lai mēs apturētu šādu te agresiju. Mums ir jācer uz Ukraiņiem, un tāpēc mēs esam tur un arī palīdzam. Tāpat arī mēs strādāsim pie novada, pie viņa attīstības. Mums ir brīnišķīgas pilsētas. Mums ir Lielvārdei parks jāsaved kārtībā, jāuzbūvē biblioteka Lielvārdē. Pamtreks, lai būtu riteņu braukšanas trase, vecā koka pils jāuztais. Tā kā Darbu saraksts ir garš. es saprotu. darbu, tie ir visi uzsāktie. Tie ir visi uzsāktie darbi, kas ir šogad ir budžetā, kuram ir jāsako pakaļ, lai tas viss aiziet, lai cilvēki to ieraudzītu. Ja. Un mēs esam uzbūvējuši brīnišķīgu biblioteku, ģimnāziju. Mēs esam iedevuši pilsētai un novadam citu pakalpojumu kvalitāti. Un ja katrs savas tās rūpes un savu enerģiju veltīs arī savā lietā, tad es domāju, ka mūsu zeme ziedēs un plauks. Nevar nepajautāt, protams, šai brīdī iedzīvotāju skaits mums samazinās. Kā ir ogrē iedzīvotāju skaits? Jūs esat sajutuši izmaiņas, pozitīvas, negatīvas, un kā jūs plānojat šo jautājumu arī savu novadu ietveros risināt, veicināt iedzīvotāju, tad arī pieaugumu, lai dzimst jaunie bērni, mūsu nākotne veidojās. Kāda ir jums šajā jomā tā kā vīzija, redzējums? Jo tam ir nozīme arī, protams, uz visu Latviju. Mums, protams, kad pagastos iedzīvotāju skaits samazinās. Bet novadā kopumā? Kopumā tas ietekmē arī. Kopumā ir tāds tā kā neliela mīnuszīme. Bet ir vietas, kur, piemēram, Ikšķila, Tīnūži, Ogres gals, tur ir iedzīvotāju skaits pieaugums. Un daudzas jaunas ģimenes nāk pie mums, jo mums ir ļoti labs pakalpojums gan izglītībā, gan interešu izglītībā. Un mēs to turpināsim darīt. Mēs centīsimies celt kvalitāti, lai šī kvalitāte būtu augsta. Un otra lieta, kad mums viss ir tepatās par rokai. Ja cilvēks dzīvo Ogrē, tad tam nav vajadzīga loģistika, lai bērns nokļūtu tur Uz Rīgas skolām, uz Jā. Rīgas centra skolām, Jā. kas ir mūžīgā problēma. Protams, loģistika. un arī jebkura interešu izglītība, lai to Rīgā to bērnu izvadātu, Rīga arī mainās.
Un tā drošības situācija ir pavisam savādāka nekā Ogrē, un mēs pie tā strādāsim. Mēs strādāsim arī visās mūsu pilsētās, lai tas būtu kvalitāte tam. Un mēs konkurējam, protams, ar pārējiem novadiem. Ja mēs parādām šo kvalitatīvo pakalpojumu, tad arī cilvēki izvēlās mūsu novadu, lai dzīvotu. Un laukos obligāti jābūt skolai un bērndārzam, jo mēs dzirdējām, ka Rīgā 10 bērndārs Jā. taisīs ciet. Bet privātos bērndārzus mēs finansējam tāpat Ja laikā. viņi parāda to, ka viņi izkonkurē valsts bērndārs. Un varbūt tas nemaz nav tik slikti, bet slikti, ka mums tik maz bērnu dzimst. Jo, ja mēs viendzimumu laulības mēs noliekam kā galveno mērķi, tad agrāk vai vēl tas mērķis tiks sasniegts. Atspoguļojas Un rezultāti. rezultāti atspoguļas. Un mums nevajag brīnīties, ja mēs, tīpaši šī pēdējā valdība, ir par to ļoti cīnījusies un iestājusies. Un tad šis rezultāts arī redzams ir. Mums būtu jāiestājās par ģimenēm, par daudz bērnu ģimenēm, par ģimenēm, kurās aug bērni. Par to būtu jāiestājas. Tā ir valsts nākotne. Ja mēs izvēlamies tādu suicīdu ceļu, kur nav pētnācēju, kur nav nākotnes, tad nebrīnamies. Varbūt tāpēc arī ir tāda valsts politika kopumā vadības, ka mēs neredzam to nākotni vairs šeit. Jā, jo visu jau mēs vairāk vai mazāk uztaram, kā lai saka, cilvēks visu rada pēc savu ģīmeni līdzības. Un, ja cilvēki neredz to nākotni, tad viņiem ir ļoti īstermiņš šis redzējums. Kas atspoguļojas manā ieskatā, diezgan acīm redzam mūsu valsts politikā. Tā ir. Īstermiņš. Bet jūs saņēmāt Ogri, jūs jau Ogrē krietnu laiku strādājat, gan kā novada deputāts bijāt iepriekš un tad kļuvāt par mēru. Ogri kā novads un Ogres pilsēta, tomēr arī etniskais sastāvs jau nav tik latvisks. Jūs esat Nacionālās apvienības pārstāvis. Kā jūs šo jautājumu risināt? Jo tomēr es paskatījos pēc statistikas datiem, tomēr krievalodīgo skaits Ogres novadā parādās tomēr vismaz tuvu 20%. Kā jums ir izdevies šo sabiedrības daļu iesaistīt novada dzīvē un nejusties atstumtiem? Mans nacionālisms nekad nav bijis pret kaut ko. Mans nacionālisms nav pret kaut ko, viņš ir par kaut ko. Par savu tautu, par nacionālām vērtībām. Es necīnos ne ar vienu pret. Protams, kad agrāk par maniem krievalodīgie daudz vairāk balsoja nekā pēc Ukrainas kara, jo es parādīju savu attieksmi, un mēs arī uzlikām plakātu Slavu Ukrainai, kuru mēģināja nodedzināt, met ar degmaisījumiem, lai aizzinātu viņu. Mēs viņu atstājām tādu pusdegušu, lai redz to mūsu sabiedrību Kā simbolu. kā simbolu, jā. Jūs to atjūtāt pēdējās pašvaldību vēlēšanās, ka par jums jau mazāk balsoja? Jā. Es tā vismaz sapratu no sociāliem tīkliem, ko cilvēki raksta un tā. Bet tas ir. Mēs šeit nedrīkstam spēlēt un kaut kādīgi mēģināt izlocīties. Ir jābūt skaidrai norādē. Visi tie, kas atbalsta karu Ukrainā, tie ir pret Latviju arī. Un mēs nevaram, šeit nav kompromisa. Un tāpēc tie, kas ir tādi neitrāli, kas arī saprot, mums ir krievu tautības cilvēki arī braukuši līdzi uz Ukrainu, palīdzējuši Ukraiņiem un atbalstījuši to. Protams, ka ir tāda sabiedrības noslāņošanās. Ir tie, kas gaida, un
tādi kā Rostļikovs, protams, kad viņi sekmē un apvieno viņus ap sevīm. Paskatāmies, Veicina tādu sašķeltību, jā, turpinājumu kaut kādā mērā. paskatāmies, kas notikās ar Saskaņu. Kad Saskaņa nosodīja kāru Ukrainā, tā viņa vēlētājs no viņiem uzreiz liela daļa no viņiem atgāja. Um, Man liekas, ka ir baigi būtiski tiem, kas runā krievu valodā, kad viņiem pateikt arī sabiedrībai, kā tad ir, viņi ir par vai pret, ja tad mēs zinām, kādi tie cilvēki ir. Bet orientieris, ka cilvēks runā krievu valodā, nav automātiski, viņš ir izslēdzams no sabiedrības. Nē, nav, un tā nedrīkstētu būt, jo viņu var izslēgt no sabiedrības tad, ja viņš pasaka, ka viņš atbalsta karu Ukrainā. Un tas, man liekas, ir būtiski. Tas ir tie galvenie rādītāji. Pastamies ļoti daudz krievisku runājušiem, arī no pašas Krievijas, kas ir pret karu. Tur Alla Pugačova, Galkins, tālāk Sļepakovs, Mašīņa Remiņī, dibinātājs. Tālāk Gribenšikovs, ar kur dziesmām mēs esam daudz uzauguši, Ševčuks, DDT. Krievu inteliģence ir pateikusi savu vārdu, un tagad, man liekas, tas ir būtiski. Tas parāda, kas ir jāizslēdz un kas nav jāizslēdz. Mēs nedrīkstam visus salikt vienā maisā. Un tā bieži mums notiek. Mums baigi tiek manipulēts ar karu un mēģināt to, kad kas balso tur pret Stambulu, tie tur atbalsta karu, vai teikt vēl kaut ko. Tādas galēji sakatro visu. Ir pilnīgi mēģina saprotot, nav tādas skaidrības, nav tīrības tādā visā. Tāpēc, kad tā ir vienkārši manipulācija un propaganda, kas tiek izmantota. Un, mums būtu jāatgriež tāda valsts, kur panorāmā raida patiesību un nepātrina. Bet jūs tādus laikus atceraties? Es atceros tos laikus, kad es gāju uz barikādēm. Man bija 18 gadi. Es biju gatavs mirt pie Latvijas televīzijas. Un es tieši stāvēju un domāju, un bija trauksme, kad omanieši brauc uz televīziju, un es stāvēju pirmajā rindā, jo mēs bijām no dienesta. Tas alternatīvais dienests mums bija pirmais iesaukums, un mēs stāvējām. Es domāju, es dzīvē vēl neko neesmu redzējis, un neko neesmu. Bet jūs bijāt gatavs kaut kādā mērā mirt dēļ Latvijas. Jā. Un tagad jūs ir pagājuši neatkarības krietni gadi, mēs vairākas 10 gadus esam nodzīvojuši, un jums nav tāda vilšanās tomēr salīdzinot ar to brīdi, ka jūs bijāt gatavs ziedot savu dzīvību, sargājot neatkarību, brīvību, un mēs paskatāmies, kur mēs esam nonākuši. Es nekoncentrējos uz savu personību. Man ir tā, ka es skatos to, kad mans vectēvs atdeva par Latviju savu dzīvību. Man tēva ģimene tika izsūtīta. Mana māte, par to, ka vecāks bija leģionārs, viņai neļāva ēst pie kopējā kopgalda silto ēdienu, kad viņi bija pirmajās klasēties. Izslēdzošā pieeja arī no tiem laikiem. Arī tiem laikiem. Jā. Un man ir vairāk žēl par to, kad viņu šis upuris, lai nav būtu bijis veltīgs. Un mēs dažreiz pazaudējām to pavadienu, kāpēc mēs to darām. Un arī tagad... Varbūt pasakiet mums saviem vārdiem, cilvēkiem, skatītājiem, klausītājiem, kāpēc mēs to darām? Kāpēc mums vajag mūsu Latviju sargāt? Varbūt tāpēc, ka jaunā paudze, viņi nav piedzīvojuši ne barikādas, ir jaunie bērni, kas ir sadzimuši, viņi nezina tos laikus, mēs atceramies. Kas ir tas, kāpēc mums to vajag? Ko jūs pateikt jauniešiem?
Un ne tikai jauniešiem. Tāpēc, kad mēs esam nonākuši pie kaut kādas, nu, mūsu brīvā Latvija vai mūsu neatkarīgā Latvija ir izcīnīta ne jau ar mūsu asinīm, bet ar mūsu tēvu un vectēvu asinīm. Un visi šie pirms tam, kas cīnījušies, viņi ir devuši šo te, degvielu, lai būtu šī brīvā Latvija. Kurelieši, leģionāri, Gunārs Asts, Vilis Janums. Visi, pat Herberts Cukurs, visi, kas ir cīnījušies par Latviju, lai Latvija būtu brīva, viņi ir devuši savu ieguldījumu. Un tad šī summa mums ir nonākusi tā, ka tā Latvija ir mūsu. Un mums nav tiesības viņu atdot vai nevīžīgi pret viņu izturēties vai nodot viņu vienkārši tāpatās bez cīņas. Zem tā stāv mūsu senču asinis un viņu cīņas. Mēs nākam 11. novembrī runājam kaislīgas runas Jā. par mūsu strelniekiem. 16. martā mēs runājam par mūsu leģionāriem. Par ko runās? Kad mēs vairs nebūsim. Kad mēs nobijāmies, kad mēs 4 gadus iet karš un mēs neko nedaram un mēs blisinam ar acīm un noskatāmies, kā mēs zaudējam hibrīdu karā, kā mums pa robežu nāk iekšā bēgļi, kurus speciāli iesūta priekš mums, lai pārbaudītu, cik mums šeit ir stingri. Mēs ar to netiekam galā, mēs nevaram uztaisīt žogu, mēs nevaram savest to kārtībā. Mēs turpinām eksportēt uz Krieviju mangānu rūdu, lai viņi ražotu ieročus. Mēs vienīgais, ko mēs varējām uzlikt sankcijas pret savu kultūru, kad Helmans gribēja Jā, mums ir pilsonis Jā, Avens, jā. kuram arī ir attiecīgi, kurš mums nav vēlamo sarakstā. Pats mūsu pilsonis. Ar jums, ar Avenu kungu, ir sava veida, sadarbība bijusi Ogrē un arī izsauca ļoti, ļoti skaļu ažiotāžu. Tā ir. Un tad brīdī, kad es teicu, ka ja būs šie kultūras priekšmeti, tā ir brīvās Latvijas tāda nacionālās mākslas simboli. Viņi daudzi, tie autori daudz ir Latvijas kultūras kanonā. Bet mēs tagad 4 gadus esam tam uzlikuši liegumu, kad mēs nevaram rādīt šos patriotiskos mākslas darbus, nevaram rādīt Latvijas sabiedrībai. Un tas ir vienīgais, uz ko mēs esam spējīgi uzlikt liegumu uz savu pašu kultūru. Kāda tam jēga ir? Vai kāds saskata tā vispār kopsakarības? Mēs esam pazaudējuši kaut kādu pavadienu. Tā ir vienīgais, ko mēs mangānu rūdu mums iet cauri, viņa staigā un tur viss notiek. Bet jūsu virzienā izskanēja arī attiecīgi pārmetumi. Šī pati izstādes priekšmeti, ko Avena kungu sadarbībā viņa fondiem vai attiecīgiem uzņēmumiem, es tādu detaļās varbūt nezināšu, ir tomēr arī agresoru valsts naudas līdzekļu bāzes. Tā ir mūsu kultūra. Es jūs saprotu, es vienkārši aiz tā, ka visticamāk šādā veidā gan sociālos mēdījos, gan visur jūs provocē, ka vai tā nav tāda, divkosīga kaut kādā mērā skatījums. Protams, ka divkosība, tāpēc, kad Latvijas rādījā ir Avena kunga dāvinātās šitas te klavieres, kuras katru dienu tiek spēlētas, un ar viņām tiek spēlēts arī Ukrainas atbalsta pasākumos. Tad tur mums, to mēs varam. Tur viss ir Tur labi. viss ir kārtībā, tur viss ir labi. Jā. Tad, kad jūs, Helmiņa kungs, vai Ogre attiecīgi organizē kādu pasākumu, tad tas vairs nav labi. Jā, un tas tā ir divkosīga, tā ir nelietīga attieksme, tāpēc, kad mēs šķirojam cilvēkus, un mēs
man nesen bija tur saraksts ar Tomsonu kungu, un viņš Es saka, saprotu, Latvijas radio žurnālists, jā, sapratu. un viņš saka, ka jā, nu tur intervija jums, mums būs pa daudz kritiskas intervijas. Viņi jau ir Viņi sasnieguši limitu, respektīvi, jā, kvotas ir izsmeltas, cik drīz. Un to, kad jau ir sadalījums, piemēram, man būs kritiska intervija, Jā, piemēram, kādam vienotības pārstāvjam būs komplimējoša atbilstoši, jā, protams. Un viņi paši pat neapzinās, ko viņi dara. Ja? Un tad brīdī, kad es stāvētu pa tām barikādēm un domātu, viņi pēc kādiem 30 gadiem mani būs ierindojuši savā nevēlamo cilvēku sarakstā, ar kuru ir iespējama tikai kritiska intervija. Tas ir nožēlojami. Par barikādēm. Jūs tā tik brīnišķīgi sirsnīgi izstāstījāt. Vai tad stāvot un principā cīnoties par neatkarības, vai jūs redzējāt to vīziju, kāda varētu būt Latvija? Vai tīri sekundes simtdaļas caur jums neizskrēja tāds redzējums, kādu jūs vēlētos redzēt Latviju pēc kāda laika, kāpēc jūs tur stāvat un kas ir tas ceļš, uz kurieni varētu doties? Varbūt tas ir tāds labs orientieris arī mūsdienās, kas var noderēt. Brīvu, protams, un tur bija tāds teiciens, kaut vai pastalās, bet brīviem. Nu, mēs kaut kādā mērā esam savā simboliskā veidā pastalās. Jā. Bet ne tajā glaimojošā Bet ne brīvi. Bet ne brīvi. Un kad mēs atbrīvojamies no tādiem kakla kungiem, bet mums parādījās savi kakla kungi, kas... Nu, savu vidus, principā, nevajag svešos. Ja oligarhi no mums varbūt tās paņēma vai, teiksim, rupjāk varbūt nozaga kaut kādus uzņēmumus, ko viņi pēc tam pārdeva, tad vienotība mums mēģina nodzegt mūsu garu, mūsu brīvību. Es pat nebaidīšos teikt pat demokrātiju. Jo mēs esam palikušies nebrīvāki. Mūs cenšas ierobežot, cenšas pataisīt par paklausīgiem. Un kāpēc arī tie uzbrukumi notiek uz manīm? Tāpēc, kad Jūs esat nepaklausīgs? Es nepaklausīgs. Mēs gribam dzīvot brīvā valstī ar brīvu garu. Un es negribu komplimentēt visu laiku vienotībai par to, ko viņi dara ar mums, jo es uzskatu, ka tas nav labi. Jautājums jūs par to vienotību, jūs runājat tā kā vadošo partiju, vai tomēr, ka mums koalīcijā ir tomēr 3 politiskie spēki. Valsti vada šobrīd jau kādu laiku, mums 3 politiskie spēki. Apvienojušies. Es nevis par to kritiski attieksmi konkrēti, ka tikai vienotība slikta vai labs kāds cits, bet aiz tā, ka mums ir vienotība, Zemnieku savienība un arī progresīvie. Jūs te drīzāk izjūtat no konkrēta viena politiskā spēka šo spiedienu, vai jūs tomēr redzat, ka tas ir tāda jau korelācija kopā dažādi savijusies tā attieksme? Es domāju, ka galvenie manipulatori ir vienotība. Protams, ka tur viņi centās paņemt progresīvos, lai progresīvie nomirst viņu apskāvienos, kā viņi paši to izsaka. Bet izskatās, ka vienotība pati nomirst progresīvā apskāvienos. Viņi būs tāds kā čečenu teiciens, kad viņi mūs ir aplenkuši un tāpēc viņiem neaiziet. Un šeit tā izskatās, kad viens otru tur apēdīs. Par zemniekiem es neko negribētu sliktu teikt, jo viņi izmantoja vienkārši iespēju. Viņus vienotība pati bija izveidojusi par tādu bubuli, bija novilkusi sarkanās līnijas un mēģināja, kā vienotība darbojās tā, ka viņa mēģina sašķelt sabiedrību.
Jo tad, kad sabiedrību sašķeļ, tad vieglāk ar viņu ir manipulēt. Arī individu savstarpējo Jā, atdali vieglāk ir manipulēt ar cilvēkiem, jo, kad nav vienotības, tādi cilvēki nav vienoti. jā. Apvienosies kā sabiedrība, protams, kā attiecīgi var manipulēt, pārvaldīt vieglāk. Tieši tā. Un tā arī viņi darbojās. Tāds mehānisms viņiem ir. Un te arī bija, kad viņi bija nošķēlusi tos izveidojusi par Aivaru, var teikt, par tādu sātanu, un visiem stāstījuši, cik Aivars ir briesmīgs un cik tas viss ir slikti. Bet, tā, kad viņiem bija vajadzīgs, viņu tas Jūs domājat, paši. Aivars Lembergs? Jā. Un tad, kad viss tas bija, viņiem bija vajadzīgi zemnieki, tad viņiem tas tēls, ko viņi bija paši uzbūvējuši, viņš bija jāsāk tagad tīrīt nost. Jā, es līdz atpakaļ. Jā. Un vienotība patiesībā, ja mēs tā skatāmies, viņa nodeva savus vēlētājus ar to. Un tad viņi ieslēdz atpakaļgaitu, bet propaganda izdarīja savu, un viņi to varēja izdarīt. Bet tagad arī, piemēram, Ainārs Lesers viņu uzbūvē par tādu arī tēlu, mēģina uztaisīt, lai pēc tam nevarētu viņu neviens sastrādāties. Un tad, kad cilvēki ir sašķelti, sabiedrība ir sašķelta, tad vienotība ar savu mazo procentu spēja veidot valdības. Jā, ļoti maz vēlētāji aizies uz vēlēšanām, un Jā. attiecīgais procentuālais skaits pietiks, lai pārvarētu gan 5% barjeru, gan iegūt noteiktu vietu skaitu. Jautājums ir, kā veicināt cilvēku vēlmi apmeklēt vēlēšanas un nodot savu balsi par Latviju, par Latvijas nākotni, jo Latvijā vēlēšana sistēma tomēr ir uzbūvēta tā, ka tieši neaizgājušie lielā mērā izšķir Latvijas nākotni. Kā veicināt? Jūs arī, kā jūs Ogrē jutāt, ka vēlētāji ir aktīvi, mazāk aktīvi pagājušā gada vēlēšanās, pašvaldību vēlēšanās? Bija vairāk aktīvi. Viņu, to, ko izdarīja sabiedriskais mēdījis, viņš ļoti arī polarizēja vēlētāju. Bija, kad aktivizēja vēlētāju pret manīm un aktivizēja vēlētāju par manīm. Tagad tevi vairākus gadus pēc kārta mēģina rādīt kā tādu teroristu, kas Slikto slikto tēlu. Jā. Tad, protams, kāds arī tam notic. Tas tā ir, jo savā laikā Gēbels teica, ja tu 3 reizes parādījā nosauks cilvēku pa cūku, tad 4. reizē viņš sāks ierukšķēties. Un tā arī viņi strādā. Tā kā tas nekur nav mainījies, bet žēl, kad mēs, tāpēc varbūt tās nedaudz noeja no savas personības nost. Žēl, kad vienkārši mēs šādu valsti nodosim saviem bērniem. Mums brīnišķīgi atmodas gadi, bet par šiem atmodas gadiem mēs esam palikušies pa kādu miljonu mazāk. Mēs esam palikušies nabadzīgāki, mums nav tik daudz ne rūpnīcas, ne uzņēmumu. Latvieši pārdod savus uzņēmumus lietuviešiem lielākoties. Nekas, un te nevar dusmoties uz lietuviešiem, bet jautājums, kāpēc mēs paši nesaimniekojam savā zemē? Kāpēc mēs nesaimniekojam? Tāpēc, kad mēs nenodarbojamies ar nacionālā gara stiprināšanu, bet mums ir citi, mums ir sen jārīkojās, lai mums stiprinātu nacionālu garu. Mums bija pat vēstures stundas, bija izņemtas no skolām. Mēs palaidām vienkārši šo laiku. Viņu neizmantojam. Tad, kad tu aizbrauc uz Ukrainu, tu redzi, kā Ukraina cīnās. Viņi ir vienotāki sabiedrībā. Jūs jūtat to vienotību? Jā, viņi ir. Jebkurš ienaidnieks viņš vieno. Ja. Tautas vienojās vai cilvēks vieno savstarpēji vai mīlestība vai naids. Naids biežāk, mīlestība retāk.
Bet mums varbūt vajadzētu padomāt par šo labo variantu, kā veicināt Latvijā savstarpējo cilvēku tādu cieņu un mīlestību, lai mēs savu valsti turpinātu būvēt daudz gaišākā perspektīvā un ar perspektīvu, lai aiz mums nepaliek šī tukšā zeme, jo valsti jau nosaka ne jau tikai teritorija, bet iedzīvotāji. Un tas ir tas mūžīgais jautājums, neatbildētais, ko mēs darām ar saviem iedzīvotājiem. Tā ir, bet jāsāk ir ar patiesības translēšanu. Ja mēs atgriezīsimies pie patiesības, mēs nebūsim zaudētāji. Jūs domājat, pastīties patiesībai acīs, kāda mēs esam, kāda mēs kā sabiedrība esam, vai kā mēs esam uzbūvējuši savu valsti līdz šim pašiem gadiem? Tā ir, un sabiedriskais mēdījis, tas ir valsts pasūtījums. Un ja sabiedriskais mēdījis nodarbojās ar kādu politiskā spēka propagandu, tad viņi nozog mums patiesību. Protams, tā ir atgādināšu vēlreiz sagrozītā patiesība. Atgādināšu vēlreiz to savu to stāstu, kāpēc pilsētas mēra teikto vajag pārraidīt vairākas reizes ātrāk, nekā viņš runā patiesībā. Tā ir sagrozīta patiesība, tie ir patiesībā meli, kas tiek translēti. Un, ja mēs atgriezīsimies pie patiesības, un lai cik rūgta nebūtu tā patiesība, vai lai kā es nepatiktu jaunai vienotībai, bet pasakiet, ko Helmans ir labi izdarījis. Pasakiet arī, ko Helmans ir slikti izdarījis. Bet mēs jau tikai pasakam slikto un mēģinām slikto pat pievilkt tā, kur viņš nav. Un ja mēs atgriežamies vēl, ko mēs runājām pašā sākumā par neatkarības laukumu, tad konsultatīvā komisija man šo neatkarības laukumu nesaskaņoja. Mēs cīnījāmies par katru kvadrātu centimetru ar viņiem, par personībām, par jaunumu. Mēs nevarējām vairodziņu uzlikt, ko lika leģionāri. Ja. Bet tā leģionāri jau to lika uz sevi, lai viņi piederētu Latvijai, lai viņi tā būtu kā piederības zīme. Mums to neļāva. Neļāva mums cilvēkus likt. Tur nesaskaņoja pašos pamatos par kāpnēm, kas tika veidot no okupācijas pieminekļiem. Jums izdevās to projektu realizēt? Mēs realizējām. Jo tas arī nav informācijas telpā, nav atgriezniskā saite, vai jums izdevās šī iecerē līdz galam, jo saprotu, ka bija vēlmes un iesniegumi par kriminālu procesu vai izmeklēšanas kaut kādu uzsākšanu pārbaudīt, vai tas ir tiesiski pamatoti. Kā tas jums beidzās? Mēs uzlikām pieminekļus, bet mēs pirmie noņēmām okupācijas pieminekļus. Un viens tāds okupācijas piemineklis bija Madlienā, kur bija uzrakstīts, ka tādā datumā padomju karaspēks atbrīvoja Madlienu. Okupēja īstenībā. Un tas nav kapa piemineklis. Mēs viņu sagriezām, uztaisījām pakāpienus, un viņi ir ieeja brīvības ceļa muzejā, simbolizē to, ka ir jākāp pāri okupācijas varai. Bet tas arī nozīmē, varbūt atbrīvoties no pagātnes, vienkārši iet tālāk, spērt soli uz priekšu, nevis dzīvot pagātnē arī. Un parādīt to, ka mēs pretojamies okupācijas varai kā tādai. Tas ir tas pretošanās gars, kas ir svarīgi. Tālāk mums par to formu, atcerieties, mums bija forma, kurā bija notraipīta tur ar asinīm vai ko tur, un tur sākās tā epopeja, ka tu sāk aizstāvēt tos iebrusējus, un tas viss tika radīts pirms 9. māja, pēc tam 9. maijā Krievu propaganda pārņēma no Latvijas televīzijas to veidoto. Man sūtīja draudu vēstules no visas Krievijas, man no rīta pamodināja, kad man zvanīja uz telefonu, teica, man personīgi, jā, kad viņi man iznīcinās. Bet to visu radīt, tas nācis no tās pašas televīzijas, ko es aizstāvēju savā laikā. Kultūras šoks izveidoja šo te pārraidi, un pēc tam viņu pārņēma Krievijas propagandisti. Un par katru soli
Es par Ukrainu, par maniem braucieniem uz Ukrainu, man pārmet, ko jūs tur braucat, kāpēc jūs to dariet. Mēs esam kāds 250 automašīnas aizveduši, ļoti daudz palīdzējuši. Arī pašā brīdī tur brauc citi komandējumos uz Japānu apmeklēt zilonīti zūdzi, kas bijusi zooloģiskajā dārzā. Bet Tā jau mīlīgi, bet, protams, jautājums, vai pa valsts līdzekļiem tas būtu pašvaldības vai valsts līdzekļiem. 11 cilvēki. Laikam, lai tas svars būtu, viņi tikpat daudz, cik tā zūzīte vai kā. Bet stāsts jau par ko citu. Stāsts par to, ka to, ko mēs darām, lai mēs stiprinātu nacionālo valsti, esmu dabūjis vienmēr pārmetumus un nosodījumu par to. Un man tas liekas nepareizi. Tie pārmetumi ir tādi absurdi. Jā. Ko darām tālāk? Kas ir tas jūsu tuvākais solis, ko jūs redzat, ko jūs darīsiet neatkarīgi no tā, vai jūs esat mēra amatā, vai vienkārši būsiet Ogres novada deputāts, solis uz priekšu un ar labiem darbiem? Jā, es tāpatās esmu saraksta līderis un šūniņas līderis, un es tāpatās turpināšu Ogres novadu veidot kā nacionālas valsts sastāvdaļa, un ar Ogres novads ar savu piemēru parādīs, ka mēs nacionālās vērtības turam cieņā. Mēs esam skolā jau izveidojuši dronu pulciņu, mēs turpināsim strādāt pie tā, lai apmācītu bērnus ar tiem droniem, lai arī nākošās skolas pārņem šo te pieredzi. Mēs ar savu darbu pierādīsim to, kādai ir jābūt mūsu ideālai Latvijai. Brīnišķīgs patiesajā sarunas arī noslēgums, jo par brīnišķīgo, skaisto Latviju nākotnē. Paldies jums, lai jums izdodas un drošu braucienu uz Ukrainu. Sargiet sevi. Pagājušā gada vasara mums daudziem likas atraukties par jūsu dzīvību, uzzinot, ka jums tomēr ir skāris kara kaut kā saka, veselībai. Es saprotu, tas jums bija tā kā burtiski daļa no kaut kādas operācijas, ka jūs cieta jūsu ķermenis. Es pat nevaru pateikt precīzāk šo raksturojumu, bet sargiet sevi un uz tikšanos citās sarunās. Paldies jums! Galvenais mums garīgi neciest. Jā, paldies! Paldies!